Mēs šodien esam ciemos pie Sanitas. Pirmais netik labi dara video, kuru šodien mēs kļūsim skaisti. Man personīgi ir darba intervija ieplānota, un man ir jāizskatās labāk nekā šobrīd, jo tas ir diezgan traki. Edvin, kas tev ir? Jā, es atvainojos, man šodien ir pasākums, man uz draudzenes bērniem jābrauc, un man vajadzētu make-up uztaisīt. Un es gribētu savu make-up, jūs varētu man uztaisīt, man man patīk tāds stils kā viss balts šeit pa seju, tad liela sarkana mute. Un tāds liels sarkans deguns vēl. Tā kā klauns, jā? Nu, varētu būt, bet uz bērnu... Jā, ko teici? Viņš tā iztaisa jau, ne? Viņš man liekas ikdienā tā izstāsta. Es tā ikdienā, bet uz bērniem man jāsavācās būt, nu... Kas tev tur rokās, Sanīt, parāda? Tas tiesa kāds smuka matiņa. Jā, tev ir. Tagad pagaidām ar acīm tikai skatīt. Pasmažot drīz? Tas ir surprise. Okay. Jā. Nu labi, nu cik šitāds? Tas suņa mati, jā? Tie ir dabīgie cilvēki mati. Nu, labi, patās. Cilvēki mati ir pīstami? Jā. Dievs. Bet ir īsti mati? Jā. Kas nereāli. Kur pēdējais, cik maksā tāds? Šis maksā, nu, 2,50. Bet Es nezinu, cik tāds brīnums maksā. Vai arī dārgums, es nezinu, skaistums. Reāli dārgums, jo principā seifā jāliek. Wow, tad sanāk, lai uzzinātu to cenu, pie tevis jāiet ir? Principā rakstiet Instagramā par beauty, par matiņiem, ekskluzīvi matiņiem, paskatieties tādi tā kā Runājot par matiem, man liekas, ka tev derētu kaut ko izdarīt ar matiem, Matei. Ne tik labi dara, un es varētu tev pamēģināt, nezinu, palīdzēt ar matiem. Okay, tev ir ideja? Kā tev liekas, jā, tur var kaut ko izdarīt, Nu, tur vajag vai notonēt. ir jēga? Vai arī reiz Turcijā brauc? Nu, nē, tev nevajag nekādu Turciju. Uzbekistānu. Nu, notonēsim tev matus, bet šīs ir mums, lai iet prom. Un, Foršs salons tev ir tavajā jaunajā darba vietā. Paldies, ka uzaicināji mūs. Mums ir pirmais merch collabs ar Sanitu. Burve. Ja jūs varat iečakot, kādi kreikliņi ir. Diemžēl šeit nav uz vietas. Mēs vēl neuztaisījām, bet gan jau noteikti būs. Tā kā jā, ja jūs tomēr atbalstījāt Sanitu, tad jūs varat iegādāties viņas krekliņus. ja jūs mani neatbalstījāt, tad ko? Tad var netik labi. Atbalstiet mūs. Tad es varu sēsties. Jā. Esmu šeit. Kas tā par binti viņam apkārt kaklam? Nu, tas tā higienas normas prasības. Mēs krāsosim matus matēm. Tā, ko tagad dari? Kā saucās šis manevrs, ko tikko izdarīju? Apmetņu uzlikšana. Tā, jūs man te Tas ir apmetnis, tas saucās apmetnis. Apmetnis, Nevis jā. kaut kāda vienkārši... Nevis paltraks. Ne paltriks, bet apmetnis. Apmetnis. Tas jau kaut kas jauns, ko Kāds man šodien uzzināju. jautrs rajons, dzirdat? No, kas skrien prom no šeit? Teriņus nelauziet! Paskaļi gan jau pateicu. Ja tas skaisti. Es jūtos diezgan, es jūtos makro. Makro. Cik varētu aizņemt pēc laika šis viss? Jo, nu, man autobus drīz. Matus nokrāsot vispār? Jā, nu, viss process, tieši matei līmeņi matiem. Nu, cik tur daudz Ar ir? Dievs stunda vienkārši. Stunda? What? Tas ir ātri. Tas ir ātri? Meitenes sēž pa 5, 8 daži. Kāds sakars? Kas ir? Ko tagad dari? Man jāsaprot, cik tumšus matus viņam Wow, viņam gandrīz tumšākie, jā. Nu, Kā šādu tonu sauc? Dubļi? Medium brown. Medium brown. Es jau ļoti ātri visu saprotu, jā. Es teiktu 4,5. Kā tu viņam tikai matus krāsos, vai arī tos plikos posmus arī kaut kā nokrāsos? Iefilmējiet, lūdzu, pirms kā izskatās. Jā. Visu Pafilmē. šo te 4 nieciņš. Man ar citu ir bārdas krāsa, bet es nezinu, vai man ir tas bārdas attīstītājs, jo tur jau, zin kā... Kur tu man savi? Jānosver, tad vēl, vai visu saki, kas tev jādara. Viņi svēr to pulveri, ko viņi tagad dod. Tas nav pulvers, ko es sveru, bet tā ir Jā, krāsa. pastieties šito nofilmēt. Jā, starp citu... Nē, ka šito, nu. Jā. Neko traku viņi tur nedara. Viss ir dabīgs. Viss ir matiem Tu parasti arī šeit ir tavu krāsas maisīšanas Jā, stācija? jā, tieši tā. Tu man izrāvi vārdus no mutes. Es tā māku. Kas šis pa pulveri? Balinātājs! Man liekas, viņš smuks smaržo, pasmaržo. Nu ļoti. Tā kā puķītēm. Jā, slavandu. Gribu pasmaržot pulveri? Filmē.
Jā, zini pēc kā? Tā kā tie grieķi saldumi. Jā. Jā, bet tā ir Laura. Lokums, jā. Lokums? Iedomājieties, meitenes un balinātais pēc lokuma smaržo. Tas grieķi saldumi. O, pēc tā pulvera man bišķiņ deguns notirp. Pagad, tu jau krāsos? Viņam vienkārši savs slūps. Nu, Laura piekārtos. Tā kā olas, ne? Kulten kod. Jā, bet redzi framār profesionāli. Framār. Kāds ir nākamais posms likt šo krāsu Jā, uz liek man to. karstas paņas? Tā nav. Emilē to darīt. Tā. A, tu gribi pakrāsot mācīt? Jā. Es tev iemācīšu. Jā, es īstenībā gribētu bišķi pamēģināt, bet nu, man visticamāk nesnāks. Kimono. Es vienkārši izbaudu laiku. Otrādāk. Vienkārši izbaudu laiku. O, jau dara. Sasienies. O, wow. wow. Bļa, uzreiz labāk izstāds jau. Atnāc uz salonu, uzreiz labāk izskatās. Nu, ko kam nagus salāt? Oj, sataisīt. Kam nagus salāt? Es vienkārši domāju, man izmēru cimdi, vai tev ielīdīs. Es jūtos ļoti dārgs speciālists. Tu esi. Tā man parasti pirms dzimuma attiecībām. Pagaiet, tolīt būs. Labi, Es saku, ka tas darbs speciālists. Tā arī tev parasti gadās. Tā arī tam draudzenēm bērs sanāk. Es paturēšu. Nē, nu, šitā es nav. Ko es? Izmērs. Piedod. Varbūt mums ir kaut kādi tultas mazgāšanas cimdi. Nu, Šitā būs labi, es varu tālāk nevēl. Nu, labi, man baigi ilgi. Vari kaut ko paralēli darīt? Nu, viņš jau stāstīja, viņam tas atgādina Es pieredzi. jūtos tā kā O.J. Simpsons. Jā, referents. No, Es nezinu, kas tas ir. Nu, tas tikai tur 80. bija gadījums. Pagaid, man liekas pārāk spēcīgi šo daru, man vajag maigāk šo daru. Fuck. Darbiņš nav grūts. Bet Kā tev katru dienu savu šito jāiet? Vairākas reizes dienā. Vai ne? Tūlīt vēl 2 pirksti palika. Nu, būs labi, man šeit ir okei. O, ko es varu darīt? Man... Garš viens pirks. Es pat nevaru viņus uzvelt līdz uz, nu, tā kā uz... Labi, es pameklēšu, varbūt mums ir kaut kāds Es godu vārds, man nekad tā nav bijis. Man tā pirmā reize. Viņam tā pirmā reize gadās, diemžēl. Varbūt tev šitādi derēs. Jā. O, man ar šito prostatu pārbaudīt. Tieši, zinu tādas. Ņem nost. O, kā tu izglābt, tas bija veikli. Es ceru, ka šajās filmēšanās mēs neko nesaplaisīsim un nesalauzīsim, kā tas bija iepriekšā. Ok, viena balta, viena melna. Ļoti labi. Wow! Tā arī var. Tā, ok. Ok, ko mēs daram? Strādājam. Labi, es tev parādīšu. Parādi man, jā. Es, protams, bez cimdiem. Mana manikīra meistara šo neatbalstīs. Es tik sen esmu vīriešiem matus krāsojis, ka es jau neatceros, kā tas Nav pamaz krāsas. pasties cik daudz. Es neredzu, izstāsts vienkārši balts. Oi, asistenti, palīdziet man. Viņam jānoslauka ausis, es tur bišķī trāpīju ar krāsu. Oi! Ui, kāpēc tik daudz? Nu. Nu, es, pareizi to darīšu. Man ir vatīte. Man jānotīra šitā auss. Redzi, skaties? Kādā man labi sanāks? Re, kur palika? Labi, šis bija jautrs. Paldies. Es aiziešu tālāk. Tā, es nezinu, es tik sen esmu krāsojis vīriešiem matus, bet es tikko izdomāju, ka es varētu ar rotiņas palīdzību tādu kā, zinu, lai nav tāds līnija nokrāsota, bet feidu uztaisīt. Es to daru pirmo reizi. Un tas viss ir nofilmēts. Bet nu pasies šitajā pusē, ko tur vispār āda tikai. Bet redz viņam šitien, bet re, kur arī sirmi mati ir. Tā, Nu, re, jā. kur šitā mēs feidojam dāmas, kas krāsos matus saviem čaļiem.
izveidojam tā kārtīgi, tā Tur tik maz matu, ka vajag mikroskopu, lai saprāsot. Ne? Mikrovotiņi. Es tūlīt iekrāsošu tās grūtākās vietas, un tad tu pats to darīsi. Kāds tu pasmažo? Pasmažo. Pamēģiniet, ja gribās apdalbīties. Nē, īstenībā klienti saka, ka šī matu krāsa smaržo pēc kaut kāda bubblegum. Nu, kur tu tā nedrīkst ostīt, apšķirīsies? Es ko teicu? Tā, nu gribi tagad tu pakrāsot? Nu, es negribu, bet man nāksies Tā, tev jau satura cimdi. dēļ. Tev ir cimdi, man cimdu nav, tad vienkārši, es domāju, lietas šeit. Principā var izpausties, jo viņam visi mati. Pa daudz pamaz? Nu, ņem tā kārtīgāk, es teiktu kaut kā. Šitā tā? Jā. Šitais nav tik patīkams. Šitā var? Jā. Šitas nav tik patīkami? Nu, ņem vairāk krāsas, tur jau nav, ko tu pēc nevarēji. Davai. Nu, pagaid, es gribu uzmanīgi un pareizi. Labi. Es tā kā Deluna salonās. Deluna Beauty. Yes. Tu man tur Paga, kur ir? Labi, es tagad biju šī pastrādāšu, var viņam patīrīt seju. Pagaid, es kaut ko nepareizi izdarīju. Jā, pasties, tu tādu pleķi te piegāzi, tas viss ir jānovāc. Šis izstās ļoti labi. Nē, dari to ātrāk, Man lai liekas, viņam tur steams nav. Es mēģināšu pēc iespējas ātrāk to darīt. Tā, kur tu vārdi? Es jau raudu no smiekliem. Es arī. Man nedrīkst Kur raudāt make-ups. Jā, šeit notīri to visu. Tagad es jūtos, nezinu. Kā asistents. Es jūtos, ka es nepabeidzu savu darbu. Es pārņēmu tavu stafeti, bet tev ir vēl daudz ko darīt. Es diezgan dīvaini, nevienu tas kā Rīgas līdzi. Daugavai. Reku, kur ir īstā Daugavas izteka. Beidzot atrada kāds. Nu, ko tu dari? Tu tā nepareizi dari. Skaties, es izdomāju jaunu tehniku, lai ātrāk tas viss tā noteikti. Tā te sadali celiņus, tā pastumš tos matus, paņem bišķī krāsas, tā čik. Jā, rekur, es tev parādīju tehniku, kā to dara. Skatījās uzmanīgi. Zini kā, tas ir mans tāds mīļš darbiņš, ko tik ļoti patīk to darīt, ka es nevaru apstāt. Es saprotu, nē, Nē, es vienkārši gribu paskaidrot, ka šī klientam ļoti grūti saprast, kur beidzas, kur sākas mati. Vienā brīdī mati, tad tu smērē un tad vienkārši ādi. Nekā nav. Un es tev otiņu jau sasmērēju, tas nekas. Es ar viņu tur dalīju. Vienkārši ņem, es tev rādīšu masterclass. Tad šītiem pasmērēt. Jā, tā. Tagad pagriez otiņu šitā. Tā, hop, flip. Bet tev vajag šitā. Jā, un tad tā, atdali. Nu, vot no šeienes jāsāk. No šeienes? Jā. Tu pat nerādīji tur. Tā, un tagad ar otru galu tā. Ko? Un ķipi šitā. Šitā te? Jā, un uz otru pusi, Nē, uz otru pusi nav. Vot tā. Tur jau ādas sākas. Nu, tā kā acs. Čik, Tagad šītiem tā. Čik šeit. Vot. Vot, Un tagad tur pastum, lai viņi tur uz to pusi tie aiziet. Šī tie uz turieni. Pasmērē, re, kur mata gali vēl. Tu pat redzi mati gals? Es redzu visu. Es tikai redzu matē. Tā, re, kur te vēl krāsījās. Bet uzmanīgi, te ir tā robeža. Es drīkst uzpīpēt, man jau stresiņš. Es līdz asarām jau nosmējos. Šī ir labākā darba diena. Tu pamēģini, kā šito pusi visu. Neko, 10 mati. Kā viņš visu. Tu man feidu nebojā. Jā, nu tāpēc. Tā, zin ko? Zini, ko, varbūt tu šito čolku viņam pabeigsi. Labi, tu vari viņam paņemt ar to pašu līdzekli, bišķīt feidu uztaisīt ar matīti tagad uz otru pusi tā, uz augšu patīrīt. Čāls vispār nespēlēt. Es viņam ausu varu noslēgt, jo tur degs viņam. Oh, fuck. Reāli nevar vairs. Pats es plēci. Es tev teicu, ka būs pleķi. Es esmu izraudies, man ir žēl. Pieredze viņam tomēr ir.
Jopčik, es tev teicu feidu uztaisīt. Es bišķi zemāk taisīju feidu. Bet bija šeit feids. Es darīju to pašu, ko tu. Šīs ir atrunas. Vismaz var redzēt, kāda Sanita profesionāla. Kā tu jūties? Kas tur ir? Es teicu, tavs sajūts. Nu, es jūtos droši, tad, kad Sanita ir blakus, bet tad, kad tu nebaigi droši. Pastieties uz maniem nagiem. Es teicu, vajadzēja uzvilkt cimdus. Pats uz maniem nagiem? Nē, tev Laura teica, ka tev vajag uzvilkt cimdus. Pat teicu, nē, Man bez... Jūs attīsiet apakaļ. Jā. Kā tu jūties? Tu iztaisīt, kā tev kaut majonēzi iesmērēja matot? Vismaz tā arī ir tāda atvaisinoša forša. Tev nav karsta poltraciņā? Nezinu, tagad, kad Laura pateica, ka es iztos nosīts, tad man pēkšņi palika karsts. Pirms tam bija labi. Nu, es tev teicu Rokas novāc nost. uzreiz, kad tas notika. Tu man teici feidu sākumā. Nedeg. Es drīkst pamēģināt viņam pamēģināt mācus? Jā, tu Un kas šis droši... Karsts. Karsts? Karstāk uzlaiduši. Nu, tagad? Ko tagad dara? Labs. Jā. Tagad es mazgāju krāsu ārā, viņu vajadzēs tā paberzēt. Es izskalošu, jā. Es čīloju. Fū, bļēd, es negribētu pieskarties. Pasties, cik labi nokrāsojās. Da labi. Ir ceļš tajā pusē, ka reģiņš krāsājies. Jā. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri ir vīrieši? kā viņiem kopt matus? Nē, noteikti šampūns, kondicionieris jālieto. Šampūns atver matas ziņas, kondicionieris aizver. Tas ir ļoti svarīgi, lai nelūstu mati. Bet jums jau vīriešiem vienalga, ko jūs ar tiem matiem darat, jūs pēc mēneša viņus nogriežat. Nu labi. Bet kondicionieris nevar tikai sapūst? Nu, ir tie līdviņu pūšanie kondicionieri. Var vienkārši šampūnu pēc tam sapūst. Un ja tu būtu puisis, tu tikai savu garas matus turētu vai īsu savu griezt? Es nezinu. Vai nē? Tā ir dilēma ar ceļiem, ar ko jātiek galā savā dzīvē. Ko darīt, ja tu būtu vīrietis, kurš 20 gados, jau no 20 gadiem sāk zaudēt matus? Atkāpties, tev sāk atkāpties matu. Tu vari iedomāties tādu situāciju? Varu iedomāties šausmīgi. Es sāktu lietot, starp citu... Alkoholu. Labi. Nē, noteikti nē. Ir tāds rozmarīna un laurlapu novārījums. Man ir Izklausās vienkārši. Jā, tas nav nemaz tik vienkārši. Tas ir Burve Cosmetics. Arī man tāds ir Instagrams, handmade, visādas lietiņas matiem un sējai un tā. Bet, nu jā, protams, ar dabīgiem līdzekļiem nosaukuma vajadzētu kaut ko pamēģināt. Galvenais ir darīt, nevis atstāt novārtā savus smirdīgos matus, ja tu atkāpsi. Lai iet kopt. Un tad... Lākties, cik labs pasmaržojiet. Tev ir spā trītmens tagad matos. Ko jūs domājat par ceļojumiem uz Turciju? Man ļoti patīk atpūsties Turcijā. Mēs ar Lauru bijām divi tā Turcijā, bija forši. Tev patika Turcija? Jā, Turcija forši. Jūs bijāt Turcijā kādreiz? Kopā pēc 12. klases mēs vēl aizbraucām. Jā, tas bija vispār. Atcerieties, es uztaisīju savu hēnu, Batmans. Jā? Un staigāju visu kā Batmans. Tas krāknē, visur, kur gāja, kalēt, Batman. Un viņi man teica, esmu skitkamen, zinu? Skitkamen? Skitkas, Jā, tas bija vecīgi. Mūsu Sanita toreiz Turcijā par Šakirā savukārt. Šakirā, baby! O, Šakira. Jā, tie bija gadi. Tad vēl mums abiem bija māti. Tad mums abiem vēl bija māti, un vienam mūs sauc Matejs. Matejs, zin kā. Tu vairāk gaidi, lai tu sievietes vai vīrieši savu salonu? Jebkurš man vienalga. Galvenais, lai nāk un lai foršas matu idejas, lai ir ko darīt, lai ir ko strādāt. Lai ir kam kafijas taisīt. Arī miruši cilvēki. Oi, nē, man to nē. Miruši. Jā, īstenībā mirušiem cilvēkiem arī vajag ādus kopt. Jā, viņai jābūt skaistiem koptiem. Vienreiz pēc nāves tu pat nevar netīrīt zobus. Pēc nāves arī jātīri zobus. Vienreiz to pasākumu, to galveno. Tāpēc tas tīsimies. Oh my God, labāk nerādi šo kamerā. Arī pa karstu ūdens izdedz. Es nevaru, tu vari doties atpakaļ. Atpakaļ.
Mums nesanāca. Tu vari doties atpakaļ. Atpakaļ laikā. Pasties tev melni mati. Es negaidīju, ka man būs tik tums. Viņi ir slapi. Jā, jūs vienkārši nākat uz darbu smaržot lietas, ja? Kā tur ir? Teiksim, tagad jūs esat salonā sievietēm, tas tā kā vīriešiem braukt mašķerēt, ka jūs vienkārši atbraucat visu piedzeraties. Fucking bojamas. Citreiz. Bet, principā, nē, parasti un paraudu meitenes un pastāsta visu, es tik daudz kaut kādas informācijas zinu. Nē, nu šeit ļoti labi izstāst. Salīdzināt, kas šeit ir ideāli. No tādiem taisnām gumšām man labāk izstāst. Jā, Nekā kas. tev vēl vajag Nekā gaišāk? nosaudoties un tu izskatīsies pēc turka. Nē, šis tumšs man tagad es redzu. Nē, Tagad es tev redzu. riktīgi labi piestāv. Izceļ tavas zilās acis. Tagad vēl kaut kāds 500 kg muskuļu vajadzētu un Jā, normāli. zilākas acis. Nē, tev blīns vajadzētu bārdu vēl notonēt. Davai. Un uzacis. Ir laiks? Nav krāsa. Viss tagad būs vēl otrā sērija. Mums jāspēc. Nu, jā, stilīgi. Ļoti forši. Iesaku visiem, iet pie Sanitas, ļoti labi parūpējās. Nāciet pie Sanis ciemos uz Deluna Beauty, kur jūs varēsiet satikt mani asistentu. Dzīvojot, ka var visu laiku dzirdēt, ka skolās kaut kas notiek. Nē, neskatās uz matiem. Neviens to neskatās labi. Tā labi izstādīt. Jā, Sanitai ļoti labi sanāca un asistentam. Es pilnīgi nevaru atraut skati, atvainojos. Jā? Es tevi nekoļīju. Atsūt viņai bildi ar saviem matiem. Es vienkārši skatīšos bildi. Labi, bet mati bija tikai sākums. Matējam vēl ir seja. Okay. Tas arī ir Viņam arī ir jāslabo. Arī jāslabo kā ir. Nekur. Nekur štādi. Es aizmirsu. Matēm krāsos seju? Šeit. Nē, nu sliktākie neko nevar izdarīt šeit, es domāju. Nē, es domāju, ka Šeit mēs jau, kā saka, paliekam māte daba pastrādā. tā. Tu gribi zini kā- vienādas zini kā- uzvedas vai mēs ņirksim? Ņirksim. Zini, kā Dievs izvēlās no visiem tā kā pa vienai acī, tā kā visu mierīgi un tā tālāk, ka matēm viņš vienkārši visu čupā vienā rokā un šitā te iemet sejā, un kā sanāca, tā sanāca. Pienu pakas saglabā. Jā. Sāja kuritī. Jebal, ko tu viņam dari. Jā, izstāst pēc kaut kādu low-fi uzvedas. Tagad man šķiet, ka mēs te kaut ko darām nepareizi. Ko? Bet izdarīja, oh my god, tu izstāst pēc kaut kāda praida gājēja. Uztaisām, Līdz sāksim tieši. Praidinām. Pat taisno uz praidu. uztaisām no sākuma vienu uzvedas, un ja nepatiks, tad atstājam vienu. Tā. Ko? Nē, nu tagad es redzu, ka... Kā vienu šitā vai šitā? Tagad es redzu... Sazīmē kopā. Jūs mani slīdināt, un visādas citādas idejas nāk galvā, ka te varētu apvienot uzvedas vai vēl. Jau. Viņas sados. Turcijā, atceries, mums bija apvienot uzvedas. uzvedas. Mums vajadzēja arī Turcijā tas kaut kāds viesnīcas pasākums, un tur bija sadalīts tikai puse romieši bija un puse kā tie turki un blā blā. Un viņš bija viens no turkiem, un viņam vajadzēja uzzīmēt kā vienu uzvedas. Viņš tur baigi izpaudās. Un Nevajadzēja. tas bija diezgan veicīgi. Jā, jo viņš gribēja būt smieklīgs. Bet nevienam nebija smieklīgi. Visiem bija tāds, what the fuck, es slimo čāli ar vienu uzvedas. A tev bija tā Hitlerūs? Nē, tev bija arī Hitleros. Tev bija gan Hitleros, gan viena Kā uzvedas. saskarāties, es eju kopā, tev uzsver palika viņa Jā, divas. jā, kad viņš man bučo dibenu, tā sanāca, jā. Otrādā guļojās, spēļat manā. Pizdēts, tik rēcīgs tas. Viņš izstāsta pēc tiem, 50-gadīgiem vīriešiem, kuri tikai ļoti cenšas vēl būt jauni. Labi jāsaka, labi izskatās. Deluna Beauty. Vienkārši skās, vai ieņems par tevi un aiziet. Gribi atnākt, kļūt skaists un pasmieties? Es raudu un es neredzu, ko es daru. Viena uzvedas gatava, ja jūs te pārdzīvojāt. Parād. Man ļoti labi. Nu, paskatieties. Uj.
Сногсшибительно. Snokšbaceļni brovi. Nē, nu ir. Nu ir vibes, nu Ir pastāv. Neskaudnes. Nu ir uzaudzis. Uzaudzis. Nē, nu skaisti un kopā. Šodien pagaidām neraustījām, lai mazāk pārdzīvojam, jau tā par matiem pārdzīvojām, bet sirmiem mati it kā vairs nav. Ok, vismaz ir matnā, bet tā, ok. Man liekas, es sāku būt gatavs, jā. Wow, tu no Turcijas. Bet tu redzi, kā vizuāli tumša krāsa, tādas saknītes, tādas tā kā tev riktīgi būtu biezi matu efektu uztaisa. Redziet, tas ir divi zaķi ar vienu šāvienu. Viņš it kā actually no Turcijas būtu atbraucis tāds biezums. Cik vispār maksā nokrāsot mats vīrietim? Nu, es domāju, 40 eiro būtu ok. Bet tas jābūt normāli, ne? Ka vīrieši arī, ka viņam kaut pasākumu viņi aiziet uztaisīt kaut make-up, ne? Tas ir normāli, jā. Ir tīpaši saku uz fotosesijām vai filmēšanām. Tāpēc jūs sagatavojas tā kā minimumiņu tādu. Jo vīriešiem jau nav. Tā kā, man liekas, tas tipiskākais joks, ko es esmu dzirdējusi. Man sarkanas lūpas arī krāsos, hi. Mēs parasti atbildējam, ja tu gribi, mēs varam tā izdarīt. Tu gribi komentēt, Sani? Tā ir make-upa bāze. Bāze? Viss tā vienmērīgāk uzklājās. Un, Kas lai tur ir? Poriņas samazina. Tajā un lai bāzē viss? vitrināta āda bišķīt vairāk, lai izskatās, ka tu zini, cik tev ikdienā ūdens jādzer. Fucking boring bullshit kaut kāds. Ai, es skrabu lietoju katru dienu savai ādai. Man būs forša āda. Nu, Un tad es vēl skrabu. kamēr nelobās. Un... Ziniet, tās švāmis, ar ko trauks tīras vēl ar to zaļo pusi. Man likās tā drāšu birža. Nu, arī drāša birs, man patīk. Vispār viss, kas ar drāšanu saistīts, patīk. Fire Malts. Un drātīm. Jā, Ar šito tu uzklāsi. esmu asistents. Ar šito tu uzklāsi. Aptuveni, ja? Redzi, es viņu tā ļoti viegli, ļoti maigi ietonēju. So, tu uzklāsi, jo tur sajaukt jau tonīts. Šeit? Zemāk? Nu, pa visu seju. Bet tā maigi. Tu negribi aizklāt, aizšpaktelēt plaisas nekādas sienā. Nu, close enough, pietiks, pārbīdies uz pieres daļu. Pagaids vēl nepavēd. Kad vienā pusē tev būs dienas, vienā vakara make-ups. Ok? Dod. Ar ko šito darīja? Izpludini, lai neizskatās, ka tev tā kā tagad ir pa pleķiem. Tā, lai izskatās, ka tā ir viņa āda, nevis elpo. Abi divi. Kur huņi sanāk, ko darīja? Tad viņš steigās ar to huīņu, ko darīt. Nu, Matus nekrāso, mēs tikko nokrāsojām jau viņam. Lohs. es gribu pakomentēt, ka esmu priecīgs, ka mums palīdz Laura un Sanita. Bez Lauras un Sanitas šī epizode nebūtu iespējama, un tāpēc es pateicīgs viņām. Es pateicīgs sev, esmu pateicīgs Matēm un Kristipam. Beyoncé aizmirst pateikties. Kam? Beyoncé. Beyoncé liels paldies karalienei par to, ka viņa slejo. Un paldies visiem locekļiem. Tie visi tetējumi ir no Flora Laura. Vai kā tev sauc? Flora Noir Ink. Flora Noir Noir. Inko. Inko. Tas gan kūt. Ok, tas ļoti kūt. Oh my god. Es parasti raudu. Oh my god. Lūdzu, nē. Tā kūt. Izdarīs man arī. Īstenībā mēs varētu kaut kādu spīdzināšanas epizodu uztaisīt. Kur mēs spīdzinām. Uzacis raustīt arī Jā. spīdzināšana. Es lieku tiesības. Mehāniks kā Automāta. automāts. Dari, kā man čakarēties ar mehānisko? Ko tu tagad dari? Vari pastāstīt? Es izķemmēju. Jo izstājās, ka tu neko neizdarīji. Joks, Es domāju, jā, joks. mēs šodien nemocīsim. Šodien ir pietiks. Nē, nu Tagad izstāst. var iet uz skatu. Nofilmēji. Bija Matējs, tagad izstāst pēc. Sveiki! Es izstāstu Matēs. dīvaini, tas ir normāli. Pāris blowjob un būs mitras lūks. Wow. Ko es gribēju izdarīt? Yeah, I'm Paldies, meistares. Paldies, meistarītē. Paldies, Es vēl meistarītē. nepabeidzu, pagaidi. Un es esmu asistents. Asistents. Ēsti. Viņi nepabeidz. Uzmanīgi. Nu, ķipa sametrināt. Tā bija tā ideja, ne jau es vienkārši gribu iesprāt kādu mutē. Viņiem bija sociāli iepriekšējā reizē. A, jā? Jup. Es biju pirmais. Wow. Yeah! Vai ne? Bišķi ir too much.
Oh, wow! Bet paskatās, cik viņš stilīgs uzreiz palika. Vai nu super stilīgs, Solidnīs. vai nu super slepkavīgs. Raksti komentārā, ko domā par manu jauno izskatu. Vai tu gribi, Izej saulītē, tāpēc, ka šitā gaisma. Es nezinu. Nu, labi, es nezinu, ko man tur komentēt. Uztaisīt šitā te. O. Jā, nu, Luna Beauty. man jau te nav ko komentēt baigi. Es vienkārši esmu izmēnies. Labi, pakomentēs. Nu, es negaidīju, ka būs tik labi. Es domāju, ka tu pirms tam jau labi izskatījies, bet tagad tu izskaties vēl labāk. Jā, Skatuves gatavs. jā, lielais skatu. Bet, zini kā, katru reizi, kad es taisu kaut kādas pārvērtības, es saku, lai jauni mati tev atnes kaut ko, un tā kā mēs tevi pucējām uz darba interviju, es tev novēlu, lai tev viss labi izdodās, lai ir ļoti laba alga, lai tevi ciena un respektē jaunā darba vietā. Jā, ko vēl var novēlēt? Mīlestību tev. O, paldies. Es arī novēlu visu to labāko. Nākšu vēl. Nav dzimšanas diena jau. Bet bija. Jā, true. Es novēlu daudz klientus. Paldies. Tā kā droši nāciet krāsot matus. Ko vēl pasakāt? Pieaudzēt vajag matus. Pieaudzēt. Vienkārši Pabalināt sakot savus matus. Visu matiem. Vienkārši atnākt sapucēties, pavaibot. Šitā ir Sanītas jaunā darba vieta, kas The Luna Beauty. Šitā bija netik labi dara pirmā epizode. Skatāmies, kas būs tālāk. Otrajā tiekamies pie maniem. Tev pašai ir mikrofons. Vajadzēja kadrā ielīst. Nojiet, nē. Labs mūs.